Labdien, dāmas kungi! Mans vārds Miķelis Caunītis. Esmu SIA Energolux valdes loceklis. Jā, bet es pa multinīti nestāstīšu, es kaut ko citu. Mans uzdevums pastāstīt ir par garantēto elektroapgādi. Principā viens no iepriekšējiem runātājiem jau lielu daļu no manā stāstāmā jums būs izstāstījis par ģeneratoriem, tā ka mans uzdevums ir krietni vieglāks. Cik es skatījos no klātesošajiem, liela daļa ir stipri tehniski cilvēki, līdz ar to es atļaušos varbūt kādā atsevišķā punktā tā kā kaut kādus arī ciparisks vai tehnisks jautājums pieminēt, bet tā pašā laikā arī nepārāk dziļi, jums ir laika limits to nepieļauj. Tātad par to, tas, par ko es stāstīšu, tātad par Energolux, kas mēs esam, ko mēs daram, pāris vārdos, un tad par garantēto elektroapgādi, par iespējamām problēmām, par iespējamiem risinājumiem, un arī varbūt pāris vārdos par dažiem objektiem. Tā pa ceļam. Ja jums ir kādi jautājumi, būšu pateicīgs par jūsu jautājumiem, acīm redzot prezentācijas noslēgumā, pēc efektivitātes centra, kā saka, iekšējiem kārtības noteikumiem, lai iekļautos. Jā, labi, jā, skaidrs. Nevarēsiet mājās paskatīties vēlreiz. Tātad par Energolux uzņēmums dibinās 97. gadā. No 2000. gada esam uzsākuši elektroģeneratoru nomu, no 2008. reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas esam paši sākuši izgatavot un piedāvāt uzstādīt klientiem. 2011. vēja ģeneratori, tas attiecās pa vēja ģeneratoriem līdz 50 kW tīri privātajiem lietotājiem. Reāli neatzīst, ka faktiski lielākā daļa, kas ir uzstādīta, ir 10 kW ģeneratori, kuri ir pieslēgti arī Latvijas Energo tīklam. Un faktiski no šī gada esam aktīvāk sākuši piedāvāt un, informēt interesantus par elektromobīļu uzlādes iekārtām. Gan ātrā uzlāde, gan lēnā uzlāde. Tā. Tīri par Energolux darbiniekiem, tad mēs esam aptuveni 40 cilvēki. Vairāk kā puse ir nodarbināti tieši servisā, tātad iekārtu apkalpošana, remonts, uzstādīšanas darbi. Un vairāk kā puse no darbiniekiem arī ir ar augstāko tehnisko izglītību. Par iekārtas izniecību piegādi, tad uzreiz tikpat labi var pieminēt arī jebkuras lietas vai iekārtas, kuras mēs tirgojam, piedāvājam kopā ar uzstādīšanu, ar servisu, ar garantiju. Tātad, ja jūs pie mums esat kaut ko ieguvis, tad jums arī tālākais tas pakalpojums būs nodrošināts. Tātad viena no lietām ir ģeneratori, UPS iekārtas, tas ir šodienas galvenās tēmas garantētai barošanai. Akumulātori, kas ir galvenie enerģijas uzkrājēji UPS iekārtās. Elektrosadaļu ražošana, kas varētu noderēt arī droši vien vairumam no uzņēmumiem. Frekvences pārveidotāji, kas varētu ieinteresēt, varbūt tieši siltuma apgādes uzņēmums. Vēja ģeneratori līdz 50 kW, tas būtu vairāk privātām mājsaimniecībām, kas vēlētos tātad dzīvot ekoloģiskāk un es negribētu apgalvot, ka tur varētu ļoti daudz kaut ko nopelnīt tādā veidā, nododot enerģiju tīklā. Drīzāk, kad nē, bet tātad kaut kāds, pienesums no šī privātā vēja ģeneratora arī varētu būt pietiekami ilgā termiņā. Bet tas ir jārēķina katrā vietā atsevišķi. LED gaismas, industriālais apgaismojums, šis produkts no mūsu puses vairāk saistībā ar enerģijas ekonomijas iespējām, gan ielu apgaismojumam, cehiem vai arī, kādiem stadioniem. Ūdens sūkņi, kā papildu produkts ar benzīnu motoriem, tas varētu noderēt daudziem mūsu klientiem, kas nodarbojās ar komunālo saimniecību vai ar montāžu darbiem, un tātad jau pieminētās elektromobīļu uzlādes iekārtas. Tātad
Par garantēto barošanu runājot. Šajā brīdī, līdz šim, faktiski dienas pirmā pusē, ir vairāk runājuši tieši Latvenergo cilvēki, sadales tīkla cilvēki par to pusi, kas ir enerģijas ražošana, kas ir enerģijas pārvade dažādos apstākļos, un tāpat tās enerģijas transformēšana uz tādu spriegumu, kā jūs varat pieslēgt savai skaistajai ēkai, vai ražošanas ēkai, vai dzīvojamai, vai biroji, vai varbūt arī privātai. Tātad šajā brīdī mēs runājam par šo te, kas ir pēc Latvenergo vai sadales tīkla uzstādītā skaitītāja, jūsu kā patērētāja pusē. Tātad pašas pirmās iekārtas, kas nāk prātā priekš tam, lai jūs varētu samazināt elektroenerģijas padevas pārtraukumus, tātad UPS iekārtas un pārsvarā viņas tiek izmantotas, ja pārtraukuma ilgums nav lielāks par 1 stundu, vai dīzeļģeneratori, tas būtu tātad biežāk izmantots pie lielākām jaudām, vai arī tātad ir jānodrošinās pret ilgstošāku enerģijas pazušanu. Vairāk jau par tehnisko pusi, tātad UPS iekārtas, tas no angļu valodas nāk saīsinājums Uninterruptible Power Supply, tātad nepārtraukta enerģijas piegāde. Un tātad, ja mums pazūd tīkla spriegums, UPS iekārta ražo šo spriegumu no akumulātoru baterijām. Par pielietojumu, tātad pielietojums būs pirmkārt tur, kur nav pieļaujams pat ļoti īslaicīgs sprieguma pārtraukums. Tātad sprieguma pārtraukums vai ir 0,1 sekundes, vai šis pārtraukums ir 0, ja? Un tas būtu pielietojums tādās lietās, teiksim, kā datu centri vai varbūt ražošanas iekārtu vadības sistēmas, slimnīcas, protams. UPS iekārta ne tikai nodrošinās sprieguma saglabāšanu tajā brīdī, ja viņš īslaicīgi pazudis no tīkla puses, bet arī pasargās jūsu iekārtu, tātad patērētāju iekārtu no pārspriegumiem vai sprieguma piesēdieniem. Par priekšrocībām tieši UPS iekārtām, tātad gan pasargās patērētāju no ilgstošas vai īslaicīgas sprieguma pazušanas, parasti ne vairāk kā stundu. Tas nav limits tehniski, var arī uzlikt 10 stundas, bet mēs esam rēķinājuši savulaik, ja akumulātoru baterijas UPS iekārtā tiek likt uz ilgāku laiku kā 1 stunda, tad faktiski sāk atmaksāties uzstādīt labāk dīzeļģeneratoru. Jo akumulātoru bateriju izmaksas ir pietiekami lielas, un bez tam tātad akumulātoru baterijas ir novecojošas, ja, samērā ātri, atkarībā cik dārgas jūs nopērkat, vai viņas būs jāizmet pēc 2 gadiem, pēc 3, 5 vai 10, atsevišķi tipi, varbūt arī pēc 15, 20 gadiem, tik ilgi arī spēj izdzīvot. Bet ņemot vērā, kad mūsdienās visiem gribās, lai viss atmaksājas ļoti ātri, tad arī šī investīcija tiek noteikti minimāla, tiek iegādāta, varbūt lētākā baterija. Tikai seks ir tas, ka tiešām pēc 3, 5 gadiem varbūt šīs akumulātoru baterijas arī būs jānomaina. Tātad vēlreiz ieguldījums, vēlreiz darbs. Lūk, par priekšrocībām vēl. Tātad praktiski ideāla sprieguma kvalitāte. Ja mēs runājam par online iekārtām, tātad tādām iekārtām, kuras pašas ražo spriegumu, nevis stabilizē to, kas ir tīklā. Pozitīvi ir tas, ka, ja spriegums tīklā atjaunojās, iekārta pati uzlādē akumulātoru baterijas, un principā turklāt nav jāiet, viņa pati, atjaunojās. Atkarībā no iekārtas tipa darba resursu varētu būt kā 3 līdz 20 gadi. 3 gadi galvenokārt ierobežos, ja būs ļoti zemes kvalitātes akumulātoru baterijas, vai, teiksim, minimālā līmeņa akumulātoru baterijas, kas īstenībā būs lielākai daļai UPS, ko jūs varat nopirkt pa 30 vai 40 vai 50 latiem datoru veikalā.
Tad lielākas jaudas iekārtām vēlamā darba temperatūra būtu no 0 līdz 25. Atkal tas vairāk attiecās tieši uz akumulātoru baterijām. Pats UPS varētu strādāt arī varbūt no -5 līdz +40, bet visbiežāk akumulātoru baterijas ir kopā ar UPS vienā telpā. Un līdz ar to ir vēlams šajā telpā nodrošināt aptuveni 20-25 grādus. Ja temperatūra aug vairāk, tad akumulātoru baterijas sāk ļoti strauji novecot. Piemēram, ja 20 grādos akumulātoru mūžs ir 10 gadi, tad 30 grādos tā paša akumulātoru mūžs būs tikai 5 gadi. Ja temperatūra pazeminās zem 20 grādiem, teiksim līdz 0 tajās robežās, darba mūžs akumulātoram nepalielinās. Ja, tātad tas nav plusā. Vienīgi tā kapacitāte, ko jūs varat paņemt no akumulātora baterijas, būs mazāka. Tā, pa cik UPS iekārta ir visu laiku ieslēgta tīklā, viņa ir arī pati patērētājs. Tātad ļoti svarīgi ir zināt, kāds ir šīs te UPS iekārtas liederības koeficients. Tātad, cik daudz enerģijas, cik daudz naudas šī iekārta izkūpina gaisā. Atkarība, tātad pa šiem liederības koeficientiem, ja mēs runājam, tad tas diapazons ir aptuveni no 92 līdz 96%. Ir atsevišķos režīmos, kad var, kas saka, piedāvā 98% liederības koeficientu vai pat mazliet vairāk. Bet šajā gadījumā UPS iekārta nestrādā pilnvērtīgi. Varbūt, ka būs tādas tehnoloģijas ar laiku, bet pagaidām viņa nav. Tātad, ja UPS pilnībā pārveido spriegumu un nodala patērētāju no elektrotīkla, tad ir šis te iebūvētais pārveidotājs strādā pilnvērtīgi, kā tam būtu jābūt. Tātad maksimālais, kas pašlaik ir tirgu pieejams, ir 96% liederības koeficients. Pie 100 kW tas jums varētu nozīmēt, nosacīt 4 kW, tā tad var izkopēt gaisā, pastāvīgais patēriņš. Ja tas būtu šie 100 kW pie liederības koeficienta 92%, tad gadījumā jums 8 kW ir liekais patēriņš. Un tad tālāk paši varam rēķināt, teiksim, cik maksā iekārtas liederības koeficients, cik ir vērts piemaksāt par to, lai iekārta būtu ar augstāku liederību. Par akumulātoru kvalitāti jau pieminēju, jā, tātad nomaiņa varbūt pēc 3 vai 5 vai 10 vai 15 gadiem. Tipiskākais, ja nav nekas speciāli prasīts, tad tiek piedāvāts uz 5 gadiem. Ja tiek īpaši prasīts, tad 10 gadi vairāk ļoti reti tieši UPS iekārtām. Jo tad sākotnējais ieguldījums varbūt ir mazliet par lielu. Par jaudas diapazonu, tad varbūt maza iekārtiņa, tepatās arī lejā, pirmajā stāvā ir daži paraugi. Tas varētu būt vienam datoram, 2, 3, 5, varētu būt arī 10, 20, 100 kW, bet tikpat labi ir iekārtas līdz 5 un vairāk megavatiem. Ja? Tātad faktiski arī pietiekam nopietna ražotni vai ēku varētu pieslēgt pie UPS. Tikai, protams, ir jāpaskaita, vai gribās tik daudz ieguldīt. Ja? Bet ir datu centri, ja, kur ir uzstādīts megavatos mērāms jaudas, arī tepat Latvijā. Par liederības koeficientu jau pieminēju, tātad labākais, kas ir tirgu pašlaik pieejams, ir 96% online režīmā. Un tālākais jau varbūt nianses, vai tā iekārta ir ieliekama 19 colu skapī, vai viņa ir modulāra, sastāv no gabaliņiem. Tātad tas ir jau jāskatās konkrēti pēc ražotāja vai arī pēc jūsu pašu vajadzībām un iespējām. Par akumulātoru baterijām, tātad viens no svarīgākajiem elementiem garantētajā barošanā, kapacitātes pieejamās 0,8 līdz 3,5 tūkstoši ampērstundas, iespējams ir pieejams arī vēl lielākas kapacitātes. It kā liekas daudz, bet tepat Latvijā telekomunikāciju kompānijām ir šādas kapacitātes akumulātoru baterijas. Kalpošanas laiks, jā, arī jau pieminēju, dažādu gadu skaitu, ar dažādu ciklu skaitu, tātad uzlāde, izlāde.
Jā, un tātad vēlamais uzlādes laiks parasti ir 4 līdz 10 stundas svinu skābes baterijām. Šajā gadījumā mēs runājam tikai par svinu skābes baterijām. Vai nu slēgtām, hermetizētām, un nepatīk, kas saka hermētiskas, ja? Jo tā nav īsti taisnība, vai arī klasiskām baterijām, kur ir šķidrais elektrolīts iekšā. Tātad otrs no pierastākajiem rezervas barošanas avotiem ģeneratori, dīzeļa, benzīna vai gāzes, vai varbūt arī ar jūgvārpstu dzenams no traktora piedzenams. Tātad, protams, ja šis ģenerators būs piedzināms ar traktoru jūgvārpstu, tad viņš parasti nestrādā automātiski. Tas nav šķērslis absolūti, ja. 15-20 tūkstoši stundas arī samērā droši. Protams, ir atkarīgs no tā, kā viņš ir apkalpots, kādā veidā viņš ir uzturēts, kādā līmenī. Pozitīvais moments vēl tātad ir, kad enerģijas ražošana tiek nodrošināta tuvu pie patērētāja, tad pie jūsu objekta. Pa ceļam visdrīzāk nav caur mežiem ejošas gaisvadu līnijas vai daudz visa kā pa ceļam, kur varētu notikt kāds bojājums, un tad šī ģeneratora saražotā enerģija varētu kaut kādu iemeslu dēļ nenonākt līdz patērētājiem. Jā, salīdzinoši drošs enerģijas avots. Un tipiskajā piedāvājumā, teiksim, tā, ko ražotājs piedāvā, visbiežāk ir ar vienu degvielas uzpildi 8 stundas, bet tas nav šķērslis. Tas ir, var uzlikt papildus bāku, vai ir iekārtas arī ar iebūvētu lielāku bāku, teiksim, 24 stundām vai 48 stundām. Un dzelzceļš, pieņemsim, orientējās uz 48 stundām, ka viņam var nostrādāt, teiksim, dīzeļģenerators, tātad degvielas krājums tam pietiek. Citas kompānijas varbūt atkal uz vienu diennakti, teiksim, nodrošinās, citas varbūt nodrošinās uz 6 vai 8 stundām. Tas būtu diezgan individuāli. Par trūkumiem nosacīti, jo tas pa lielam attiecās uz visu, tā tad ir nepieciešama regulāra apkope. Jau dzirdēju iepriekšējais runātājs pieminēja par to, ka, ja mašīna nostāvējusi ir gadu garažā, ja, viņa var būt smuka, bet viņu vairs nevar iedarbināt. Dīzeļģeneratūra ir tieši tas pats, jo motorīts ir motorīts. Vēl viena lieta tieši pie šīm te apkopēm un darbināšanas, papildus tā kā problēma, kas ir ar likumu noteikta, ir jaunā degviela. Tātad biodīzelis, kas tiek lietas klāt pie dīzeļdegvielas. Tātad, ja garantētas barošanas ģenerators, viņš stāv, teiksim, ja jūs mašīnu braucat, tātad šī degviela saskalojās un samaisās. Bet stacionārā iekārtā biodīzelis nosēžās bākā uz leju. Un šajā gadījumā, sevišķi ziemā, viņš paliek par reāli ķīseli, ja, un teiksim, ir pietiekami daudz gadījumu, ja, pie 25-30 grādiem, tur vairs nav ar ko tur vairs nav ko darīt, tur nezinu, lodlampu jāsilda, ja, bet, tas joks, ja, bet katrā gadījumā tā ir reāla problēma. Filtra aizsērēšana un tam līdzīgi. Tātad, pašreizējā situācijā, ja ir jāuzpilda degviela stacionāra iekārtā, viena lieta ir jāpilda ziemas dīzelis, kuru var nopirkt faktiski tikai ziemā. Sevišķi, ja iekārta ir uzstādīta ārpus telpām. Un otra lieta, tātad, nezinu, kādam tiešām, kad skatos smējās, ja, ka jāpamais ar karoti, ja, vai jārēķinās, teiksim, kad reizi gadā vai divos varētu būt, kad šī degviela ir jāmaina. Teorētiski reizi 2 gados degviela ir vienkārši jāmaina, arī tad, kad šis biodīzels nebija klāt. Bet cik mēs esam ņēmuši analīzes, parasti, teiksim, iepriekšējos gados, tad, principā, degvielas sastāvam arī pēc 2 gadiem nebija nekāda problēma. Jo, ja klientam ir vairākas tonnas degviela bākā un reāli gadā viņš varbūt izlieto 100 litrus, tad kaut kas ir jādara tam tonnām, kas stāv. Ja, viena lieta ir laistīt pa mašīnām, ja, bet tās ir atkal procedūras un sevišķi lielākos valsts uzņēmumos. Tā ir pietiekami liela problēma, ja, kādā veidā šo degvielu utilizēt un kādu iemeslu pēc viņu ir jāmaina un kādu viņu jāpērk, un tur ir diezgan daudz papīrs, vajag arī apakšā parasti. Jā.
Lūk, tātad troksnes darbības laikā, ar ko ir jārēķinās, gan, ja iekārta ir uzstādīta telpās, gan arī, ja viņi ir uzstādīti ārpus telpām. Protams, arī izplūdes gāzes, siltuma izvadīšana. Tad, jebkurā gadījumā, degviela ir jāpieved, jāpapildina, ja jūs neesat pat taisno pieslēgušies pie naftas vada. Tad nepieciešams degvielas, personāls un nepieciešams personāls, lai varētu šīs te operācijas veikt gan ar degvielu, gan ar apkalpošanu. Un vēl viens būtisks moments, tātad no sprieguma pazušanas tīklā līdz ģeneratoru darbu uzsākšanai normāli būtu vajadzīgas vismaz 30 sekundes. Var teorētiskais laiks, kad ģenerators var padot spriegumu tīklā, ja viņš ir silts, kā iepriekš kungs runāja, tad, ja viņš ir silts, principā pēc 5 sekundēm spriegumu var padot. Bet reāli vairumam patērētāju, ja ir 5 sekundžu pārtraukums, tā nav milzīga problēma. To ģeneratoru ir vērts palaist varbūt tad, ja ir, 10, 20, 30 sekundes pārtraukums, jo pretējā gadījumā, ja pie katras 1 sekundes pārtraukuma ģenerators tiks startēts, tad tas noteikti viņa darba spējām nenāks par labu, tad viņš vienkārši tiks pamazām nīcināts ārā. Tātad, kā jau pieminēju, minimālais laiks 5 sekundes, optimāli parasti, ja nav nekādu citu nosacījumu, ģenerators tiek startēts tad, kad tīkla spriegums nav bijis 30 sekundes. Bet tas tātad ir, vairumā gadījumu tas ir diezgan brīvi maināms lielums. Kā izvēlēties, tātad vai benzīnā dzinējs, vai dīzelis, vai gāze, vai jogvārpsta. Ar benzīnu pārsvarā būs mazās iekārtiņas, ir arī līdz 15 kW, bet šādam te 15 kW portatīvajam ģeneratoram viņš gan nav tik maziņš kā šis. Šāds arī tepat tās pirmā stāvā stāv. Viņa patēriņš stundā ir aptuveni 4 litri, tātad, ja viņš 4 litrus apēd, tad viņš apēd, var teikt, ka 4 lacus stundā. Tātad tas ir pietiekami dārgi. Šādi mazie aparātiņi ir arī dīzeļi, bet tātad dīzels būs smagāks. Viena versija, kas vairāk ir orientēta uz privātajiem lietotājiem, pie privātmājām, tātad, ja jums ir gāzes vats, vai arī sašķidrinātās gāzes tvertnē, ir iespējams uzstādīt ģeneratoru, kur dzinējs darbojas ar gāzi. Šajā gadījumā būs mazāk uztraukumu par degvielas piegādi, par saslāņošanos un tam līdzīgi. Tātad, gāzi kā caurulē ir, to arī lietojam. Dīzeļģenerators vai, kas būs piemērotāks darbam automātiskā režīmā, vai ilgstošākai darbināšanai. Un tad vēl viena versija, kas vispopulārāk, protams, ir pie lauksaimniekiem, traktoru ģenerators, kā mēs saucam, vai ģenerators, kur var pieslēgt pie jogvārptas. Šeit iegūms ir tas, ka jums nav jāuztur, izņemot traktoru motoru, jums nevajag vēl vienu motoru. Ja? Šeit tātad ģeneratoram tikai reduktors un elektriskā daļa. Par jaudām diezgan minimāli ierobežojumi, faktiski sākot no 1 kW līdz 1 gabalā 3 MW, 3,5 MW. Mēs no savas puses Latvijā esam piegādājuši līdz 1,5 MW diezgan daudzos objektos, pat jau var teikt, arī paralēli strādājošas iekārtas, bet ir, šobrīd jāsaka, ir arī lielāka iekārta pieejama, atrodam Latvijā. Konkrētā, es ceru, ka es esmu tiesīgs to pieminēt, konkrētā 1,5 MW iekārta ir ventamoniekā. Jā, tas bija pēc 5. gada problēmām. Šeit tātad, ja mēs izvēlamies stacionāro dīzeļģeneratoru, būtu vērts zināt, kādas funkcijas ir vajadzīgas vadības panelim, vai tas ir vienkārši pieiet klāt, nospiest pogu start stop, vai viņam būtu jāstrādā automātiski, vai tātad būtu vajadzīgs kāds attālināts pieslēgšanās, lai vadītu ar datoru, vai redzētu attālināt kādas iekārtas parametrus, vai ir vajadzīgs saslēgties paralēli ar tīklu, ko praktiski gan
nav pieļaujams darīt Latvijā, vai arī strādāt, teiksim, vairākām iekārtām paralēli. Par uzstādīšanu telpā, tad, ja mēs runājam sevišķi par troksni, viena no versijām vistipiskākā, ka telpā uzstāda iekārtu bez virsbūves, bet, ja ir kaut kādi apstākļi, vai nu trokšņa dēļ, vai nav pieļaujams karsto gaisu izvadīt caur to telpu, vai, pieņemsim konkrēti šajā gadījumā, tā ir autostāvvieta, tātad nav speciāli iežogojumi, iekārta ir korpusā autostāvvietā, pazemes autostāvvietā, ja? Un, nu, tā tad ir arī viss saskaņošanas jautājumi faktiski atkrīt, jo viņi ir, nu, nosacīti nepiefiksēti nekur, ja? Vēl viens risinājums, kas tāds vairāk komplekss risinājums, nelieliem datu centriem, tas varētu būt sākot no 5-10 kW līdz 100-200 kW. Tātad varētu teikt, tas ir datu iekārtu skapis, kurš kompleksi nodrošina gan garantēto barošanu, gan dzēsēšanu, gan ugunsdzēsību iebūvētu, un tad arī signalizāciju. Šajā gadījumā, pieņemsim, jums ir jāuzstāda serveri ar kopējo jaudu 10 kW. Ja jūs varat pateikt, tad jums ir vajadzīgs tik un tik daudz vietas, lai jūs izvietot fiziski serverus, tātad mēs varam ieteikt, cik liels skapis ir vajadzīgs, cik liela ugunsdzēsības iekārta viņam ir vajadzīga, cik liela UPS iekārta ir vajadzīga, un tas viss ir kompleksi, atvedams, noliekams un uzstādams. Tātad būtiski vienkāršojot visu to infrastruktūru, jums nav jādzesē visa telpa. Jūs siltumu varat izvadīt uzreiz ārpus tās telpas un ārpus ēkas. Jums ir ugunsdzēsības iekārta, kura rūpējās tikai par šo te kabinetu, nevis par visu telpu, jo tādā gadījumā šī ugunsdzēsības iekārta būtu gan daudz dārgāka, gan arī daudz apjomīgāka pēc izmēriem. Un arī garantētā barošana, protams, UPS iekārta, akumulātora baterijas ir iekšā. Tātad daļa no, ja būtu šāds divdaļīgs skapis, tātad ugunsdzēsība, serveru vieta vai tikpat labi telefonu centrāls vai vēl kāda datu apstrādes iekārtas, UPS, tā pazud būtu, UPS iekārtas, akumulātora baterijas un šajā te blakus daļā dzēsēšanas kontūrs, ja? Tātad dzēsēšanas radiators. Un gaisa cirkulācija notiek tikai iekšēji skapī, tātad karstais gaiss netiek pūsts uz āru. Pastāv arī risinājums, tātad viens no momentiem pie garantētās barošanas ir trokšņa līmenis. Pieņemsim, jums ir viena liela dispečera telpa, un tātad dispečerim blakus nav labi, ja viņam visu laiku tur pārāk skaļi strādā iekārta. Tātad šī iekārta pie visa nodrošina arī diezgan būtisku skaņas izolāciju. Vēl viens risinājums garantētai barošanai, gan ne ar tik ātru reaģēšanas iespēju. Tātad dīzeļģeneratori. No savas puses mēs piedāvājam viņus piegādāt, ja mums ir līgums, pat 2 stundu laikā. Pieejamās faktiski arī 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā. Pieejamās jaudas šobrīd no 3 kW līdz 990 kW. Un tātad, vairumā gadījumu patērētāju vajadzības ar šo jaudu mēs varam nosekt. Tāpat ir iespēja iznomāt arī UPS iekārtu. Tas gan attiektos vairāk uz ilgtermiņa risinājumu. Ja mēs runājam par ģeneratoru nomu, vēl atgriežamies, tātad viena iespēja, vienkārši jūs mums zvanat, noslēdzam līgumu un mēs jums piegādājam šo iekārtu, vai mēs noslēdzam tādu kā rezervēšanas līgumu un garantējam, ka tādas un tādas jaudas iekārtu tik un tik ilgā laikā mēs jums piegādāsim un pieslēgsim. Ja, tā tad arī šāda veida abonēšanas līguma pastāv. Tur jāskatās pie kādas jaudas, pie kādiem apstākļiem. Ja jūsu objekts varbūt ir Zilupē, tad šobrīd mēs 2 stundās nevarēsim pie jums tikt, tad tur varētu būt kaut kāds atšķirīgs laiks.
arī iepriekšējais runātājs jau pieminēja, kāda jēga ir no visas garantētās barošanas, ja viņa nav kopta. Nav svarīgi, vecā iekārta arī var būt sakopta un labi strādājoša. Tas nekas, ka viņai ir 20 gadi. Varbūt jauna, skaista, tikko uzstādīta. Bet varbūt arī savādākas versijas. Varbūt šajā gadījumā nevarētu pārāk stipri paļauties uz to, ka viņa vajadzīgā brīdī sāks darboties. Par apkalpošanu. Faktiski galvenās apkalpojumās daļas ir iekārtu mehānismi, dzinēji, savienojumi, akumulātoru baterijas. Akumulātoru baterijas ļoti skaisti tiek nosaukts neapkalpojums akumulātoru baterijas, bet tas nenozīmē, ka viņas nav jāpārbauda. Viņas tik un tā ir jāpārbauda. Ja? Un ja šī neapkalpojuma akumulātoru baterija viena no 40, piemēram, kas ir UPS iekārtā, nestrādā, tad arī no visām pārējām nav nekādas jēgas. Ja, tā kā iepriekš kungs pieminēja, ir objekti, kas uzskata sevi par būtiskiem, pārbaudas tiek veiktas katru mēnesi. Es teiktu, normāls līmenis ir, ja UPS un ģeneratori tiek kopti reizi ceturksnī. Uz riska robežas ir pusgads, reizi gadā. Es gribētu teikt, ka tas vairs nav īsti nopietni un tas vairs nav garantēti. Būtisks moments tātad ir arī elektronikas komponentes, teiksim, ir pēc kādiem 8 gadiem aptuveni, pieņemsim, kondensātoru baterijas ir jāmaina, ventilātori jāmaina, ja tāda ir iekārtā. Un, es gribētu teikt, ka, puse varbūt no bojājumiem notiek netīrības dēļ. Iekārta ir uzstādīta telpā, kurā notiek remonts, vai iekārtai strādājot tiek veikts remonts. Un visi iekšējie komponenti pārklājās ar putekļiem, kas vada strāvu, un arī kuru dēļ šitie iebūvētie komponenti pārkarst. Tātad bez apkalpošanas nav nekādas garantētas barošanas. Un es ļoti novēlu arī, slēdzot šos te apkalpošanas līgumus, atrast tādu partneri, kuram jūs varat uzticēties, kad viņš arī atbrauks tajā dienā, kad jums būs vajadzīgs. Un daudzkārt arī šeit esot runājot un citās prezentācijās pieminējis, ka tas ir kaut kas līdzīgs apdrošināšanā. Jūs varat nopirkt lētu polisi, tikai tad, kad jums vajadzēs to atlīdzību dabūt atpakaļ, tad nevar zināt, kā būs. Jā, burtiski pāris objekti, gan datu centrs, gan arī biržas sēkā. Tur bija interesants varbūt ar to, kad iekārta tika celta caur jumtu iekšā. Ir dažādi arī, teiksim, Krievdrāmas teātrī iekārta tika, tas pats dīzeļģenerators tika sadalīts atsevišķi komponentos, dzinējs atsevišķi, ģenerators atsevišķi, pārējie komponenti atsevišķi, sanesti pa gabaliņiem iekšā un uz vietas samontēti. Ja? Respektīvi, pretējā gadījumā būtu daudz sienas jāsalauž. Tas arī bija viss no manas puses. Paldies par uzmanību. Vai būs jautājumi, lūdzu? Nav. Labi. Kompensācija ir iekšā vai nav? Kompensācija reaktīvā jaudē? Ja mēs runājam par UPS iekārtām, tad UPS iekārtas ieejas kosīnus ir praktiski jaunajām iekārtām 0,99, 0,98.